Līdz šim esam daudz runājuši par saules parkiem, vēja parkiem, atjaunīgajiem energoresursiem. Mazāk par veidiem, kā šo enerģiju uzkrāt, šo visai mainīgo enerģiju uzkrāt. Tādēļ šodien apskatīsim iespējas, kādas pastāv enerģijas uzkrāšanas jomā arī Latvijā, izmantojot gan mājsaimniecībās, gan lielajos saules vai vēja parkos uzkrāšanas enerģiju, baterijas. Un parunāsim par to, kāda šīm baterijām varētu būt loma Latvijas enerģētikā tuvākajos gados. Tas būtu jāzina iedzīvotājiem, izvēloties to vai citu enerģijas risinājumu. Par bateriju lomu enerģētikā tuvākajos gados, protams, ir skaidrs, ka ienākot atjaunīgiem energoresursiem ir jābūt kaut kādam resursam, kas šo te visu sabalansē. Un tas arī ir tas, kāpēc šiem te atjaunīgiem resursiem ir jānāk kopā ar baterijām. Jo baterija ir ātrākais resurs, kas var nodrošināt kaut kādas svārstības ražošanā un sabalansēt šo ražošanu. Jāsaka, ka, protams, šie lielie parki, ja runājam par vidi, tad viņi aizņem ļoti lielas teritorijas. Arī baterijas nav mazas. Šīs lielās industriālās baterijas tiek izmantot gan lauksaimniecībā, iepriekš paredzētā zeme, gan arī, protams, tāda, kur mēs varētu izmantot varbūt citiem nolūkiem. Bet, ja skatāmies mūsu teritoriju, tad šādas vietas ir daudz un nedomāju, ka tas būtiski ietekmēs Latvijas iedzīvotājus un vidi, jo tomēr tas viss tiek stingri regulēts, uzraudzīts un tiek skatīts, lai tas viss atbilst normatīviem aktiem. Tad neviens parks nedrīkst tikt uzbūvēts, ja tas nav saskaņots ar valsts vides dienestu. Līdz ar to viss ir pēc prasībām. Iedzīvotājiem, kas šobrīd izvērtē, vai viņiem uz savām mājsaimniecībām viņi izmanto saules paneļus un vēlās pievienot bateriju, tad, protams, ir vispirms jāizvērtē šīs investīcijas liederīgums, ekonomiskais, jo ir skaidrs, ka investējot šādās te iekārtās, jūs samaksājat pirmo rēķinu ļoti lielu, un tad, protams, pakāpeniski viņš dzēšās. Tāpat ir noteikti svarīgi saprast, cik liels ir tas patēriņš. Ja patēriņš ir zem 350 kW vidēji mēnesī, tad arī šādas te iekārtas atmaksāšanās laiks būs ļoti ilgs. Attiecībā uz privātpersonām, kuras šobrīd ir uzstādījušas saules paneļus un plāno arī ieviest baterijas, tad gribu pateikt, ka baterijas kā tādas, tās ir elektrības uzkrātuves. Tātad tās noteikti nav iekārtas, ar kurām privātpersonām ir paredzēts pelnīt, spekulēt tirgū. Tas ir vairāk kā instruments, lai jūs savu lēto saražoto elektrību, kas paliek pāri, varat uzkrāt baterijā un izmantot tad, kad cena ir dārgāka vai tad, kad ir deficīts. Savukārt, ja ir vēlme pelnīt, tad ir jāsaprot, ka tad jau ir jāreģistrējās kā juridiskai personai un tā jau būs saimnieciskā darbība. Attiecībā uz atmaksāšanās periodu, tad par šo investīciju tā ir aptuveni 10 000 eiro baterijas kopā ar saules paneļiem, tad ir skaidrs, ka pie patēriņa ap 300 kWh mēnesī, tas atmaksāšanās periods būs ap 20 gadiem. Virši tirgo elektrību mājsaimniecībām jau 3 gadus. Uz to brīdi mums ir portfels vairāk kā 10 000 klientu. Un mēs kā tāds neliels tirgotājs arī ļoti redzam to, kā aug arī tas klientu skaits un kāda ir ietekme tam, kad klients pievieno savam saules sistēmām baterijas. Tad mēs uzreiz arī pamanām to atšķirību mūsu portfelī. Ja lielie tirgotāji to tā neredz, tad mēs šīs visas darbības, ko klients veic, arī redzam un varam izkontrolēt un saprotam. Un tas, ko es gribu atzīmēt, ka noteikti, ja jūs uzstādat saules baterijas un pievienojat vēl klāt arī akumulātoru sistēmas, tad jums ir tirgotājiem tas jāpasaka, jo tādā veidā jums ir veidojās šī sadarbība un tirgotājs var plānot, jūs kopā plānojat, kuros brīžos jūs uzkrājat enerģiju no tīkla un kuros brīžos jūs savukārt nododat tīklā. Tad, ja tā ir tāda pašdarbība, tad agri vai vēlu tirgotājs vai nu paaugstinās jums maksu
par elektroenerģiju, vai, visdrīzāk arī varbūt jūsu ceļš šķirsies.